Labi, Džeki, jūs gatavi? Gatavu. Okay. Tātad, spēles jēga ir sekojošā. Ir divas komandas, kas esat tu Eģus un Andrejs. Jūs esat tā kā, katrs ir pa sevi, par komandu. Augšā jūs redzat tēmas, pieņemsim dzērieni, mūzika, datorspēles, ēdieni, influenceri. Un šeit ir jautājumi. Jautājums pa 100 punktiem ir vieglāks, pa 500 punktiem ir grūtāks. Respektīvi, katrs pēc kārtas izvēlās kādu, pieņemsim, Eģis, pieņemsim, pasakā mūzika pa 200. Tu esi atveru vaļā, ja tu atbildi pareizi uz jautājumu, tad tu dabū 200 punktus. Ja tu atbildi nepareizi uz jautājumu, tad tev ir mīnus 200 punkti. Vai tu neatbildi vispār, tad tev ir mīnus 200 punkti. Uzvar tas, kuram beigās ir visvairāk punktu. Priekā. Davai, brači. Labi. Skaties, mums to būs attapības spēle, ķipa, vai ne? Tā kā, Jā, labi. Kā tu jūti, kura tēma tev ir, tā kā, kurā tēmā tu jūties tev vislabāk? Ej, mana maziņā, ko tu mana maziņā, tu nezini, ko tev teikt. Tavi brāļi būs tā kā brāļi, tu nesaprati, ko tu man tur saki. Vecais, ko tu man krabiki, ieej tieši tā. Vecais, ko tu man nezini. Nice. Man patīk arī repot. Eģus tagad izvēlās. Eģu? Jā, klausos. Lūdzu, izvēlēs kādu jautājumu. Mūzika. Mūzika, labi. Mūzika pa cik? 200. Mūzika pa 200. Izvēlamies. Kurš no banda dalībniekiem ir aizkrāsots? Kristops Prūsaks. Bet Prūsaks ir šeit. Te, kur Prūsaks, Rolands Čē, Steps un rekur ir viens. Kurš tas ir? Prūsaks. Prūsaks. Tava galējā atbilde? Prūsaks. Prūsaks. Un tas ir Santika variācija, jo Prūsaks ir šeit. Rekur viņš ir, tas ir Prūsaks. Rekur pa labi ir Prūsaks un aizkrāsoties Santika variācija. Horizon 2? Tā ir tava galējā atbilde? Jā. Horizon 2. Counter-Strike 2. Dzēriens. Dzēriens pa cik? 100. Dzēriens pa 100. Kāds baltas krāsas produkts ir dzerams, bet skaitās kā ēdiens? Dzēriens, bet skatā ēdi. Jā, tas ir absolūts. Viņš nav grādīgs. Te varbūt nav tā kā rakstīts, tas nav grādīgs, viņš nav grādīgs. Es domāju, bežavklauskais. Tad tava galēja atbilde ir piens, ja? Jā. Pareizi atbildē. Tā, jau mīnus tikai 100. Datorspēles 500. Datorspēles 500. Smagsvars. Jā. Kā sauc šo Pro CS2 spēlētāju? Juris Kalniņš. Pagaid, kāds Juris Kalniņš, padomā. Vismaz vārdu, vismaz niknējumu. Juniors. Mūzika. Mūzika? 300. Mūzika 300. Kurš no dotajiem māksliniekiem piedalījās Pozitīvs 23. gadā? Metro Boomin, 50 Cent, A$AP Rocky, Jason Derulo. Kurš no viņiem? Rokijs. Kurš no dotajiem māksliniekiem, dziedātājiem piedalījās Pozitīvs 23. gadā? 50 Cent. Tā ir tava galējā atbilde? Jā. Točna domā. Jā. Un Metro Boomin ir pareizā atbilde. Oi. Jā. Ēdiens. Ēdiens? 300. Ēdiens 300. Kā sauc attēlā redzamo burgeri? Hamburgeris. Burgeris. Nē, burgeris tas skaidrs, kā viņu sauc. Dubultais burgeris. Varbūt vēl ir kaut kāds nosaukums. Brokī burgers? Brokī burgeri. Tā ir tava galējā atbilde? Jā. Hesburgers, pareizā atbildē. 400. Dzēriens 400. Dzēriens pēc 400.
Ar kādu garšu ir šis dzēriens? Enerģijas dzēriens. Jā, bet viņam ir garša. Kā man garša, bļēs, nezinu. Nu, viņš ar kaut kādu garšu tur ir. Ar kaut kādu dārzeņu garšu. Dārzeņu, varbūt. Varbūt kādu augu. Ar kādu? Varbūt ar brokī garšu. Labi, broki. Nepareizi, mēleņu, blueberry. Mīnus 800. Ēdiens. Jā? 400. Ēdiens 400. Kā sauc attēlā redzamos salātus? Pankūkas. Bļēs, nevaru izdarīt. Veģetārie tu domā? Jā. Nu, īsti nebūs, bet ir uz to pusi. Dažreiz viņi ir arī veģetārie, bet tas nav īstais nosaukums. Viņiem ir pilnīgi tāds nosaukums, zini? Tā kā ir salāts rasols, viņam ir nosaukums rasols. Tā arī šeit ir kaut kāds nosaukums. Labi, es izlaidīšu. Tomēr izlaidīsi. Jā. Pareizi atbildiet Cēzara salāti. Šie bija Cēzara salāti. Mīnus štuka 200. Foleņceri. Jā, pa 500? 500, jā. Aiziet. Davai. Kas tika atzīts par ietekmīgāko sociālo tīklu satura veidotāju 23. gadā Latvijā? Bļēt, es būšu Juris Kalniņš. Iedošu atbilžu variantus. Labi. Juris Kalniņš, Royce Rodžers, Brokī vai Beata Bērziņa? Juris Kalniņš. Nu, bet Andrejs, tev apsēs, tu tāpat uzvarēji. Tu tāpat uzvarēji, Andrej, viss kārtībā. Varbūt. Jautājums Andrejam, ko dara Dana? Nezinu, tur Dana, kas ir Dana. Dana ir mirusi. Viņa man pameta. No sodu nepiekrītu, bet, jā, nevar, jā. Nē, nu tas ir vienkārši mīms. Ok. Edžu un pēdējo repu uz beigām. Čats pieprasa pēdējo repu no Edžu uz beigām. Jā, tieši tā. Mana dzīve ir tikai ilūzija, tikai būs tava dzīve, būs tā kā mana dzīve ir. Ienāku tavai rajonā, viss pēc kārtas, tava ilūzija būs tā kā tu mani bračkas, ielaišu tava bračka un tu nesaprati, ko man tur teiksi, heiteri būsi tā kā heiteri un tu nezināsi, ko man teiksi mana dzīve stilā. Es tev nošaušu ar vienu šāvienu. Nē, stop. Tā to jau, jā. Nu, tas jau... Nē, viss kārtībā.